Čau, čau! Nu, Redz, čau, čau! redz, kā es tevi noķēru, pārķēru. Jā, es atkal te nevarēju nekādīgi saprast, kur tu esi, kur tu neesi. Ā, es tev gaidīju. Es tieši teicu, es biju izskrējusi vismaz brītiņu un jau atpakaļ. Vot, ko tu paspēji pabrokastot? Nē, papusdienot jau jāsaka. Nē, es domāju, paskatīties internetā te vienu lietu. Es atradu kaut kādus magnētiskos, kas bija sen nopirkti, vai nu cepterī, vai kaut kur. To droši apstiprināt, es tev aizsūtīju batliņu. Joka pēc. Nu, Jo kāpēc, jā? Nu, vo, tu gribēji atrast, kā tos magnētus lietu, un nevarēji atrast. aha. Nepaspēju. Skatos, ka pulkstens jau 28, jau jāskrien. Man pulkstens vēl pa Maskavas, pa Krievijas, pa ziemas laiku, pa vasaras laiku vēl iet. Izrādās vēl 10 minūtes atpaliek. Ko tā? Ko tā? Tu nepārgriez, viņš taču automātiski jau. Nu, mums sienas pulkstens negriežās, mums Ah, viņš. nu jā, Nu, sienas par ko mēs pulkstenis. parunāsim? Ui, nu mums šorīt bija ļoti interesanta tēma. Es arī te biju ierakstījusi. Es arī atceros, ka te varēja likt arī visādas anketēšanu. Te arī var likt tā. Nu, tā interesanti kaut kādas jautājumus uzdot un ka cilvēki paši atbild arī. Bet mums interesanti no rīta, jā, Zariņš arī bija. Mums gāja runa tieši par visu šo laiku, par visu straujo dzīves, kā viss strauji mainās. Un O, par kāda es suka? tā piestāv bantīte. Jā, un. Jā, un tad mēs runājam par to, ka vispārībā kā šobrīd, ko darīt, jā, kad vai ir stabils tas pamatdarbs, ko mēs darām, vai labāk ir meklēt arī kaut kur kādu papildus nodarbošanos, vai investīcijas, vai kaut ko citu. Un tad mums bija tāda ļoti interesanta diskusija. Jā, labrīt, Māri! Labdien, ārpats! Man gribas teikt visiem labrīt, kāds ir rīts, jau ir diena. Jā, droši patapojam, varam patapot arī Sandriņai. Jā, un. Jā, nu tādas tēmas, tāpēc, ka īstenībā cik ļoti daudz ir TikTokā redzēts un ievērots, ir tas, ka tu noteikti, Sandriņa, arī esi pamanījis, vai ne? Ka TikTokā ļoti daudz. Tas jā. Es te spēlējos, es te sen esmu bijusi, skatos visādi jaunumu. Tiešām. Gribu kaut ko smukāku uztaisīt, svaigāk. Nē, ir tad citi smuki tādi, cik es citiem esmu redzējusi. Jā, un. Nu, jā, tas, ka mēs redzam, tu noteikti arī esi pamanījusi TikTokā, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas kaut ko piedāvā, vai ne? Tu tā neesi beig Labi. pamanīt. Es tagad kādu laiciņu tiktu kā neesmu bijusi, es tā vairāk pa YouTube, pa Telegramu, bet, nu, tā ir cilvēki tagad sociālos tīklos aktīvi palikuši un sāk vairāk rādīt, ar ko viņi nodarbojās un aicina pelnīt naudu. Nu, ir. Jā, es arī esmu ļoti ievērojusi. Galvenais ir tas, ka ir kaut kādas uzkrītošākas kompānijas, pieņemsim, ka tu redzi, ka ļoti, ļoti intensīvi, kas darbojās. Tad ir tādi nezināmi nosaukumi, citi ļoti maz dzirdēti nosaukumi. Un līdz ar to es saprotu, ka daudziem cilvēkiem TikTokā arī noteikti rodas daudz jautājumu vispār, kas tas tāds pa bubuli, vai ir bubulis vai nav bubulis. Kā visiem mēģina pasniegt, vai tas pats tīkla mārketings, vai partnera programmas, vai arī visdažādākās tās pašas investīcijas vai kriptovalūtas, jā, kaut kādi darbošanās. Jo mēs šodien runājām tieši par to, ka cik būtiski ir sev. Kas ir bubulis? Fāstrīgi, tu zini, kas ir bubulis. No tā, no kā visi baidās un ko visiem stāsta, ka ārprāts nedara to, tas būs ārprāts un tā tālāk. Nu, tas muļķības, jo tas ir domāts speciāli, lai iebiedētu cilvēkus. Un lai cilvēki neeksperimentētu, neiekāptu kādā nērtībā, kur beigās ir bubene, kur sasniedz vienkārši tieši tad, kad viņš pārkāp to savu nērtību, tad tu redzi, ka cilvēkam ir baigie panākumi, baigi tāds, kas ir ķāviņnik.
Ķeviņa. Jā, un es domāju, ka noteikti tie, kas klausās, arī var uzrakstīt to, vai jūs dzīvē esat kādreiz mēģinājuši spontāni aiziet strādāt tur, kur jums vispār nav poņas, nu, vai visārībā, ja nav nekādas saprašanas, bet jūs beigās redzat, blīn, tas ir tas, kas man patīk, jā, tas ir tas, kas strādā, tas, kas nes man naudu, un pie tam man tas patīk, jā. Tā kā bija tas teiciens, Sandriņ, kā tur bija, ja tu dari savu hobiju, tad tu nekad nevienu dienu gadā nestrādājies, jo reāli tu nodarbojies ar savu hobiju un pelni naudu, vai ne? Jā, tas ir vislabākais variants ir. Bet nevienmēr tas tā cilvēkiem izdodās to atrast tieši to ceļu, kā ar savu hobiju sākt pelnīt naudu. Nu, tieši tā, bet galvenais tas, ka ir daudzi, kuri baidās vienkārši pat iziet no tās savas komforta zonas. Viņiem liekas, ka tas būs kaut kāds liels uzreiz, ka kaut kas būs jādara. Man liekas, ka cilvēkiem vienkārši jau biedē tas fakts, ka būs kaut kas jādara, kaut kas man tāpat ir labi. Nu, tiem, kam ir labi, jā. Bet ne visiem ir labi. Paldies, Nīka, visiem, kas vingrina rīta pirkstiņas pusdienu laikā. Kaut kā es nevaru sākt runāt. Nē, es esmu runājis, nevaru ieslēgties. Čau, Ritacīt! Tev Ritacīts pieslēdzās. Jā, es neko neredzu, es te tikai savus tās te ģīmīšus izsādus. Tāpēc, ka tu tur niekojies. Labi, sāksim. Zini, par ko runāt? Ka biznesa internetā, piemēram, der tikai tiem cilvēkiem, kurus pagaidām neapmierina tas stāvoklis, kurā viņi ir šobrīd. Piekritīsi? Ja nesapratu manu domu. Jo vienkārši biznesa internetā viņš ir it kā viegls, bet tanī pašā veidā arī sarežģīts. Tāpēc, ka tur ir jādara tādas lietas, ko tu ikdienā parasti neesi darījis. Un daudzi cilvēki nevar tam pārkāpt pāri. Un tad viņiem liekas, tas nestrādā un tur naudu nopelnīt nevar. Bet tikai tāpēc, ka viņi nav darījuši to, kas tur ir jādara. Viņi no malas pavēroja, paklausījās, kas tur jādara, kas tur jauns jāmācās, un viņi nevar iziet no tās komforta zonas. Un tad viņiem vieglāk ir teikt, ka tas viss nestrādā, tas viss ir fufels. Nu jā, tā kā, piedod, es vienkārši te vēl brokastis turpinu. Nē, kā saka, par to pašu vai nē, ka saka, tas būtu tāds pats salīdzinājums, kā es braucu ar riteni, mācījos braukt, bļāviens nokritu, nē, es ar riteni vairs nebraukšu, es sasitos, tas nestrādā, tas nav priekš manis, tas bija viens variants, vai otrs, kas man arī asociējās, ir tas, ka tev, pieņemsim, sākumā stabilas attiecības, pirmās attiecības, jā, un tev viņas izjuka. Izjuka, vienalga, sanāca dzīvē tā. Tu taču nepaliksi vairs vispār kaut kāda mūķeni vai neteiksi, nē, tas nestrādā, es nemeklēšu otru pustīti, ja? Manuprāt, tas ir tas pats, kā tu saki par tīkla mārketinga kompānijām vai dažādām citām iespējām, par tiem projektiem, kā tu saki, sadarbības partneriem un visādām citām interesantām lietām. Tas, ka viens bija sūdīgs, nenozīmē, ka visi ir sūdīgi. Kā arī tavās attiecībās pirmās neizdevās, nenozīmē, ka tev visās neizdosies. Līdz ar to, es tāpēc domāju, tur cilvēkiem jātur acis vaļā un ir ļoti, ļoti jātaustās, viss ir jāizpēta ļoti, jo piedāvājums tu redzi, ka viņš ir milzīgs. Vai ne? Bet diemžēl lielākā daļa cilvēku, kas piemēram, 10, 20 gadus atpakaļ kādā kompānijā pamēģināja pastrādāt, un viņiem nesanāca, viņi tur nenopelnīja, un viņiem liekas, ka viņi tur daudz pazaudē gan laiku, gan naudu, un viņi vairāk pat negrib mēģināt, ka tu viņiem sāc piedāvāt kaut ko. Viņi saka, es jau tur biju, es jau to visu zinu, tas nestrādā un tā tālāk. Un tā ir vislielākā kļūda. Jo šobrīd jau ir pavisam citas tehnoloģijas, arī kompānijas pavisam savādāk strādā. Un vienkārši jāiet līdz laikam. Piemēram, man ir problēmas ar to, ka man interesē ļoti daudzas lietas. Un es ilgi nevaru uz kaut kā viena būt. Daudzpusīga meitene. Jā, un man interesē daudz, un mēs tāpat tās cilvēki. Mēs taču neiepērkamies tikai vienā veikalā, vai ne? Mēs taču neejam tikai uz vienu Maksimu, piemēram.
Man ir vesels maršruts, mamīt, ka es braucu šopingā, tu zini, tur ir viens, pa ceļam otrs, tad ir Lidls, tad ir Topā vai Tom. Tad ir Pepko, jā, tad ir Skaips Nu, vai vēl tieši tā. kaut kas. Nu, tieši tā. Tāpatās arī internetā, piemēram, ir daudzas tādas programmas, partnerprogrammas saucamās, afilātu programmas, kur tev piedāvā iegādāties, piemēram, vajadzīgu lietu, un par to, ka tu, piemēram, padalies ar informāciju, tev vēl par to arī samaksā. Tā kāpēc to neizmantot, vai ne? Mēs taču Maksimā, Lidlā, Rimī, mums taču ir kartiņas, vai ne? Tās atlaižu, tās drauga kartes. Nu, Nu, jā, un jā. internetā pilnīgi tas pats. Nu, jā, tā kā šobrīd, man liekas, tik ļoti labi Lidls ir apspēlējis šo, kā cilvēkiem ielādēt ātri šo plusu aplikāciju, man arī ir, jā. Jo tās reklāmas par to, kas tu galīgi no meža vai tu galīgi, nu, nē, līdz laikam, apmēram, nu, tas arī līdzīgi ir, tā kā tu saki, šiem projektiem, kuriem arī ir citiem, es zinu, ka ir pat kartiņas, jā, vai tie, vai... Oh, es atceros, agrāk bija, kam bija kartiņas, un tad ir citi, kuriem vienkārši internets veikali, un tu pērc un arī saņem kaut ko atpakaļ. Nu, cilvēks jau, man liekas, ir tāds frukts, kuram patīk, kā saka, kaut vai vairāk iepirkties, saņemt kaut vai kādu kapēciņu atpakaļ. Nu, pilnīgi pareizi. Piemēram, parādīšu. Man patīk, piemēram, dzert, nu, proteīnu pulveris, tā kā man sanāk pa maz ēst gaļas un zivis, nu, tad es izmantoju proteīnu pulveris. Un tāpatās tu kaut kur viņus pēc. Un kur tu viņus pēc? Tu skaties tādus veikalus, kur ir izdevīgi, kur tu vari ar atlaidi iegādāties, un ja tur vēl ir partneru programma, tad vispār ir super. Jā. Nu, piemēram, šitas te, ko es visu laiku pirku, tas ir Latvijas veikals Latvijā. Tur ir visādi sportistiem dzērieni, vitamīni un tā tālāk. Bet atlaides tur ir, bonusi tur ir, bet ir arī citi, kas tagad nāk klāt jauni, kur ir lielākas iespējas. Nu, un kāpēc neizmantot, kur ir vēl labākas iespējas, ja tu vari iegādāties produktu, piemēram, lētāk un vairāk nopelnīt. Nu, tu taču viņu izmantos, vai ne? Tas jau būtu muļķīgi neizmantot. Nu jā, mēs vienkārši pieminējuši, mēs tā kā tādi žipčiki izmantojam mammītes labo sirdi un saka, mammīt, pasūt man lūdzu to kolagēnu. Nē, nu labi, visiem jau tas neies cauri, bet, nu, protams, tāpēc, ka tu jau vairāk tu esi zinošāka, tu zini visas tās nianses, un, nu jā, un ir arī cilvēki, kuri negrib reģistrēties tur, un es esmu viens no tiem, kuram tracina, kad man bieži bāžas virsū vispār, nu, ar kaut kādiem, vai tu gribi to, tad ir draugi, kas kaut ko piedāvā, tad pat lielveikalos aizbraucam tagad uz, kā Senukai vai kur tur bija, man liekas, viņi arī saka, visu vairs tās kartiņas nestrādā, tagad ir tikai aplikācija telefonā. Tāpat tās kā Kālis kartupelīts raksta Rimī aplikācija, man arī Rimī karte nekad nav bijis plastikāta. Jā, nu cilvēkiem vienkārši jau ir viss kaut kas telefonā. Bet, nu jā, ir forši, ja tu saki, ka var vienā veikalā dabūt vairākas lietas. Protams, tas ir, ja tu tur vari vēl dabūt veselībai, skaistumam, jā, tur krēmus vai matiem, bet, nu tiešām, ja tas ir kaut kas kvalitatīvs, pārbaudīts, un ja tev tiešām tas patīk. Nu, nevis tā, ka tu pēc. Jā, un pasaki, kā lai paiet garam, piemēram, tādam veikalam, kurš piedāvā tev zem viena tā mārketinga, ja, zem vieniem bonusiem, piedāvā tev gan turismu, kur tu vari ar atlaidēm ceļot, piedāvā tev, piemēram, mācīties par kriptovalūtu skolu, piedāvā tev, piemēram, produktus arī sportistiem veselībai, aromeļas, kaņepeļu, kas tur vēl. Nu, kā tu paiesi garām? Piemēram, ja cilvēkam patīk ceļot, nu, viņam taču ir izdevīgi nopirkt, piemēram, uz 400 eiro, piemēram, biznesa paku, kur tev ir 4000 atlaidēm, kur tu vari 4000 eiro iztērēt atlaidēm. Nu, taču superīgi. Kur tu vari gan viesnīcas, gan kruīzus, gan autonomas un lidmašīnu ar atlaidēm pasūtīt. Bet, jā, nu, ja cilvēks, piemēram, ceļo, nu viņam taču ir izdevīgi tādu nopirkt, viņš gada laikā, piemēram,
viņam nav obligāti pa gadu jāiztērē. Viņš var iztērēt pa 3 gadiem tos 4000. Nu, jā, te, kā tu pareizi teici, tas atkal ir tādam cilvēkam, kas ceļo un tā tapojam podziņai pa podziņu, jā, un blakus arī ir podziņa, te man mammīte, ļoti gudra sieviete, tāpēc droši piesakojam Sandriņas profilam. Es noteikti ielikšu pēc tam video, kur es ielikšu Sandriņas otru profilu, kurš ir atkal ar tāds ļoti daudzpusīgs un interesants un krāsains, un es palūkšu jums, draugiem, visiem lūdzu piesakot, visiem, kuriem interesē ļoti interesantas lietas. Jā, centīšos tagad vairāk kaut ko stāstīt par iespējām internetā, jā. Ja kādam ir interese, tad varēs droši man uzdot jautājumus, un es varēšu pastāstīt. Jā, jo redzi, kā tu minēji tieši par to, ka tie, kas ceļo, jā, viņi vairāk skatās tieši uz šo lauciņu, kas ir ceļošana, jo es zinu, ka bija arī daudz kompānijas, kas tieši piedāvāja agrāk pirms Covid visdažādākās tieši akcijas uz kruīziem un viskaut kurieni, jā. Bet tur bija, es atvainošos, tur bija atkal viens mīnus, piemēram, tādīs kompānijās. Tev bija katru mēnesi jāmaksā tur noteikta summa, kas uzkrājās, un pēc tam tu varēji ceļot, kaut kur tev kompānija varbūt piedāvāja. Tā sākumā bija. Bet šeit tu, piemēram, vari iegādāties to paku. Ja tu, piemēram, nopērci paku pa 800, tad tev dāvināja 10 000 dolāri priekš atlaidēm. Un tos 10 000 tu vari tērēt kaut vai 5 gadu laikā vai, vienalga, cik tu ilgi gribi. Tev nav nekādi noteikti termiņi, nekādi laiki. Un, ja, piemēram, man pazīstama ir ģimene, kas ceļo, tur 6 cilvēki kopā, tad taču ir izdevīgi tev paņemt tādu paku, kur jūs tāpatās ceļojat, tāpatās pēc tam ņemat viesnīcu, autonomu, vai ne? Tad tur ir vēl atlaides visādiem pasākumiem. Superīgi taču izmantot tā. Izklausās ļoti interesanti, jā, izklausās, protams, ļoti, ļoti interesanti, un, jā, tam, kam tas ir aktuāli, tad droši var piesakot Sandriņai un prasīt vairāk, viņa arī pastāstītu pa visu to smalkāk, jo es atkal arī, kā man ļoti patika, kā vienreiz mums viena arī prezentācijā, protams, stāstīja, kas bija ļoti, ļoti būtiski, kas jāņem vērā, kad iedomājies. Ja tu atrodi kaut ko tādu, kas tev ļoti patīk, vai kāda kompānija, kas tev patīk, bet ir citreiz cilvēki, kuri neiedziļinās varbūt tās tavās, tev vēl smaržģiņas, bet tās ir citas smaržģiņas, tās tev bija no Blueboxa? Nē, tās ir no poļu kompānijas Provek, kas man bija 2 vai 3 gadus atpakaļ, kas stāv neizmantotas, bet, superīgi, jāsāk izmantot. Ir vīriešu un sieviešu ārprāts. Es nemaz nezināju, ka man tik daudz. Tā ir. Tāpēc, ka hobiju daudz, jā. Jā, čāt, Lalīta. Normandi, jā, aptuveni tad sanāk 801 cilvēkam. Nē, tur sanāk tā, ka tu laikam, tur vairāk Sandriņai jāprasa, jo es par to daudz neko nezinu. Bet tas sanāk, nē, tu nopēc vienkārši biznesa paku pa 800 eiro. Un 10 000 tev ir dolāri dāvanā, ko tu pēc tam dzēsīsi akcijās. Tādīs atlaidēs. Tur ir speciāls portāls, kurā tu iesi iekšā, pirksi, piemēram, kruīzu vai viesnīcu, un tev tur parādās tāda cena, un kāda ir atlaižu cena. Un tā atlaižu cena dzēšās no tiem bonusiem, no tiem 10 000. Un kamēr tu iztērēsi, var paiet vairāki gadi. Tev tas nav gada laikā jāiztērē. Un tur nav vienam cilvēkam, tas visai ģimenei tur var braukt. Pasūtīt visur, kur vajag. Nē, interesanti, jā, bet tāpēc es saku, bet ir ļoti būtiski, ka citreiz ir tā, ka, kāpēc es šodien ieliku arī tādu postiņu savā profilā par to, kas cilvēkam šobrīd ir prioritāte. Jo tiešām liekas interesanti, labi, es zinu savu prioritāti, bet es saprotu, ka katram cilvēkam tā prioritāte ir savādāka. Tas ir tā, ka, pieņemsim, iedomājies, ja tu no gultas nevar izkāpt, un es tev tagad plīšos virsū un piedāvāšu, vai braucam dzīvē, braucam ceļojumā, kas tu mīkstais nevari, vai katram savs, jā, katram savs. Jā, tad piesakos mammai, jā, Normans Circenis tev piesakos. Jā, jā, un līdz ar to tās arī ir tā saruna, pa ko man arī vairāk, vispār jau ilgu laiku, kā man te nāca visa mana tā veselība sagāja čupā vienā brīdī, tad es arī domāju, bāc, tu vari vienalga atļauties, kur tu dzīvo, kādā mājā dzīvo, vienalga, cik tev makā nauda, bet ja tev tās veselības nav,
Ja tev reāli nav, tev it kā galvā pat kaut kur kaut ko gribās, tu saproti, ka tev kaut ko vajag, bet no otras puses tev liekas, lai neviens tev neaiztiek, jo tev ir tik slikti. Tad līdz ar to tu saproti, ka tev šobrīd primārais, pats svarīgākais ir, ko tu vari darīt savas veselības labā. Es atradu, es 2 gadus to arī lietoju, es esmu ļoti, ļoti priecīga. Jā, un es tikai esmu bišķiņ saskumusi par to, ka Latvijā to zina ļoti maz cilvēku. Reāli ļoti maz cilvēku. Jūs varat man 8 cilvēku komentāros uzrakstīt, varbūt tās, kurš ir redzējis šādas te lietiņas. Augu DNS dražējas. Pasakiet, vai kāds ir redzējis? No maniem 8 cilvēkiem. Es tagad man visa tā buķete uznāca gaisā, kā saka, es vēl par viņām nezināju. Sandriņa mani iepazīstināja, parādīja un teica, ej paklausies. Es vēl tāds skeptiķis sākumā domāju, ka man likās, ka es būšu tik dusmīga. Tu neesi vadeks, slikti, ka tu neesi dzirdējis. Trolīte arī nav. Es parādīšu, redz, kāds smuks ar visām ar kaņepīšu garšu. Un ne tikai viņas izskatās šitādas te. Ļoti viegli izspiežās un paliekam zem mēles. Es varu parādīt, viņām virsū arī ir nosaukums. Izspiežam, lai es nešļupstētu ar jums, es vienu palikšu. Bet tad, kad esmu apslimusi vai kā, es ielieku uzreiz 3 vai 4. Jā, un tas ir tāds unikums, kas ļāva man par šiem 2 gadiem savest savu veselību kārtībā, manu reumatīto artrītu, spondiloartropatiju un vēl visādas citas lietiņas, par ko es arī dalos YouTube'ā. Bet tas ir tāpēc, ka es noticēju, kad Sandriņa teica, nāc, paklausies trešdien sāstīs detalizēti par šiem produktiem. Es ielikšu noteikti arī galerijā, nav redzēts, jā, mazā kika. Tu droši vari man piesakot, un tu zini, kas ir 3-fāžu asinhronais dzinējs. Sinhronais dzinējs. Ko tu vadeks man te tagad jauc prāt? Un tur tā lieta, ka viss ir no mūsu lēmuma, noticēt tam cilvēkam, kas mums to stāsta, mēs ticam vai neticam, vai arī saprotam, ka mums ir ko šobrīd zaudēt, vai mums vispār nav ko zaudēt, un mēs ejam uz pilnu banku, kā saka tāds teiciens, jā, un mēs daram to, kas mums ir jāizdara, lai mēs atgūtu savu veselību. Jā, esmu ļoti daudz dalījusies, YouTube'ā ir daudz stāsti par viņām. Un, jā, mans mērķis šobrīd arī ir tāds, ka tagad esmu atguvusi to savu veselību un intensīvāk cilvēkiem vispār pastāstīt, ka draugi ir alternatīvās. Īpaši, kas ir tiem cilvēkiem, kam ir veģetīvās distonijas, panikas lēkmes, depresijas, šo produktiņu izķer tik bieži no veikala, tas ir relaks. Tāpēc, ka tu zini, lai es visu zinu. Jā, un ir pieņemsim... cilvēkiem, kam ir problēmas ar kuņģīti, ir tāds aiz. Kas man viņām ļoti patīk, kad viņas visas ir pilnībā naturāls un var dot bērniem. Jā, bet to es noteikti kaut kad tādu padziļinātāku, es gan jau ielikšu kaut kad sev profilā. Jā, jā, jo... Es gribu tev piebilst. Drīkst? Jā, droši. Kāpēc, piemēram, dražējas ir superīgas? Pirmkārt, viņas ir stilīgas, ērtas, un viņas palīdz arī daudzām sistēmām. Piemēram, es tagad pamēģināju no vienas kompānijas paņemt produktu, kas ir no aļģēm. Aļģes skaitās ļoti arī veselīgs produkts, un es pasūtīju priekš pārbaudes, priekš pamēģināšanas. Viņa man atnāca, man leduskapī stāv arī tādā buņģā, un viņas ir jātur leduskapī. Garšo viņas tā kā ābolu marmelāda, jāēd ir 2 karotes no rīta un vakarā, jātur viss ir leduskapī, un es sapratu, ka nē, ar tādu kompāniju viņai produkts varbūt tās tiešām ir labs, bet pirmkārt viņš ir ikmēneša aktivitātē ļoti dārgi sanāk, nērti visu laiku tev jādomā, lai viņš augstumā stāv, bet dražējas ir superīgas. Piemēram, kad mēs braucam kaut kur mašīnā, vai ne, mašīnā vienmēr stāv vairākas paciņas, somā stāv, vienmēr viņas tev līdz, ka tev ir kādi pasākumi, kur tu baidies, ka tu esi satraucies un gribi būt tāds mierīgs, laimīgs, tad tu paņem relaksu vai happy, vai kaut ko sliktu ieiet, tad tu paņem aisu. Katrai dzīves lietai ir savas dražējas, un galvenais, ka viņas ir ļoti ērtas.
garšīgas, ērtas, bērni var viņas mierīgi ēst. Nav bērnam tur jāiemāna tabletīte, vai ne? Jā. Tā kā tas IPL produkts tiešām ir stilīgs, foršs, ērts un ik mēneša aktivitāte 50 eiro. Nu, priekš biznesa tas vispār ir, nu, smieklīga nauda. Nē, nu jā, bet redzi, Sandriņa arī kā saka, vot kā, kurš atnāk, viens atnāk priekš veselības, tā kā tā biju es, un ir cits cilvēks, kurš vienkārši uzreiz skatās uz tā otra, un kur viņš saskata ļoti labu mārketinga plānu, kas arī, nu tas ir, zini, tā kā, ko... Ne jau ar vienu šāvienu divi zaķi, jā, bet tas sanāk, tu atnāc uz vienu, un tad tev ir iespēja, kā tu arī vari darīt divas lietas vienā. Tas ir forši, jā, tu vari mācīties, jo es zinu, ka mums ir ļoti daudz mediķi, no kuriem mēs mācāmies un klausamies, kuri viņi stāsta visu, nu tādas nianses, kuras mēs pie saviem ģimenes ārstiem, ticiet, man nekad neuzzināsim. Un tas arī kāds Sandriņa teica par to pašu bērniem, pieņemsim, šitas vispār bambičiskīs, kā saka, produkts, viņš nav lēts, labi, šim cena sanāca, vēl tā mūsu atlaides cena, ja es nemaldos, bija 64 eiro, ne, 48, ja mēs laikam bija 48, nu, iespējams, jā, bet, nu, tas ir jau ar atlaidīti, bet šeit ir aptuveni 60 augu produkti, saknītes, tur kurkuma, kumelīte, aloe vera un tādi produkti, kuri atkal ir tieši iekšā pievienoti, tur arī ir ķirbjus sēklas, tur ir dādzis, gan... Kurkums tur ir, man liekas, arī. Jā, tur ir, jo tas ir tāds produkts, kas ir paredzēts pret parazītu, un ne tikai. Viņš izdzen vairāk kā 250 parazītu veidus un sēnītes, un viņš ir kolosāls produkts tiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas psoriāzes arī, kam ir visādi, nu, var redzēt, zin, kā āda ir mūsu spogulis, un tiešām... Ar šiem produktiem es esmu redzējis, kā cilvēkiem pēc 2-3 mēnešiem pazūd pleķi visādi, viss, kas ir tādi gan sarkanveidīgie, gan, nezinu, uz rokām, uz muguras, kas ir tā psoriāze, jo psoriāze rodas no kā? Varbūt cilvēki, kas klausās, viņi noteikti zin, un varbūt citi nezin. Tā, ko darīt, ja cilvēkam ir pret kādu produktu alerģija? Nu jā, es arī esmu dzirdējusi to, ka man arī pašai radiniecīte ir viena, kurai ir pret kumelītēm alerģija, pret zemenēm alerģija un tā tālāk. Tas, ko es ieteiktu, arī kā pati mums viena mediķa stāstīja, viņa vienkārši ir tāds alt produktiņš. Nu, man tur jāceļās, lai parādītu tādu violeta kastīte, kur ir produkti, tur ir mazāks sastāvs, bet viņš ir tieši speciāli, lai cilvēki atbrīvotos no alerģiskām reakcijām, kas iztīra limfātisko sistēmu, noņem iekaisumus, tūskas un daudz citas problēmas. Un ko es ieteiktu darīt? Vienkārši sākumā maza kika, sākumā mēģināt ar kaut vai pusdražeju viņu var, vai nu viņu var izšķīdināt ūdenī, vai arī kā mēs viņu lietājam, vienkārši paliekam zem mēles. Redzi, un pilnīgi viņš netrauc. Tu pastāstīji, kāpēc liek zem mēles. Jā. Tas ir ļoti svarīgi, tieši kāpēc. Jā, šo produktu liek zem mēles, tāpēc, ka viņam arī primāri ir tas, ka viņam tehnoloģija ir unikāla, kur izmantot akumulītas seja tehnoloģija, kur ir paņemts no augiem viss svarīgākais, salikts viss kopā, bet arī tie augi nav izvēlēti tā, jo kāpēc. 25 gadu garumā itāļu zinātnieki šo izstrādāja un lika augus, lai viņi veidotu vislabāko sinerģiju, viens otru pastiprinātu. Tad viņam pieliek kristālisko režģi, kas ir no dabīgām cukurbietēm. Nē, bet viņš Sandriņa var man palabot. Un no topinambūra tas... saldums. No melises, no dabīgā cukura, nevis no tā, ko pārdod veikalā, kas ir galīgi neritīgs. Jā, jo tāpēc arī viņas ir garšīgas, un jā, tas ir vajadzīgs. Un vēl klāt viņām ir pievienots negatīvais lādiņš. Tas speciāli tā ir izveidots, lai mēs šo dražēju paliekot zem mēles, viņa uzreiz, minūtes laikā, pat pusminūtes laikā, viņa nonāk mūsu asinsritē, apejot kuņģa zarnu traktu.
Tas ir unikāls produkts, tāpēc, ka dēļ tā negatīvā lādiņa viņš nonāk uzreiz mums asinsritē un atrod mūsu organismā traumēto pozitīvi lādēto šūniņas membrānu. Un viņa kā magnētiņš, kurš mācījies fiziku, atcerās, kā pievelkās. Ja? Un līdz ar to šīs dražais, tas negatīvais lādiņš ar visām savām auga labajām īpašībām, viņa atrod to bojāto virsmiņu, kas ir pozitīvi lādēta, un uzreiz nokļūst tur. Tāpēc mēs vēl viņas saucam par gudrām končām un visādīgi citādi, jo citreiz mēs pat nezinām, kur mums iekšā ir kaut kāda problēma, bet dražējas pašas, vai šīs augu ekstrakts, viņš pats dabīgi uzreiz nonāk jau šūnās. Viņš strādā šūnu līmenī, tāpēc mēs sakam, tās nav zāles, tās nav tabletes, tie īsti nav arī uzturu bagātinātāji, tie ir šūnu barotāji. Bet, protams, lai viņi, kā viņi ir tirgu, viņiem jābūt ir zem sava koda, un viņi arī ir kā viņas Andriņa skaitījās, pārtiks piedeva, tā kā uzturu bagātinātājs ar piedevu, tāpēc, ka nav tāda teiciena kā šūnu barotājs, bet, labi, tas man maz ko, kā saka, maz ko nozīmē, jo man ir galvenais būtiski sajust ātri rezultātu, un galvenais, lai tas strādā, un nevis tā, ka man kāds pasaka, zini, tur. Pātrumu, piemēram, arī runājot. Citam cilvēkam viņš iedarbojās no vienas končas, jau jūtams ir, citam jāpadzer vairāk končas, bet nekādā gadījumā cilvēks nevar pēc mēneša gaidīt, lai viņam tagad būtu jauni kauli, jaunas plaušas, un viņš jau justos tā kā nekad nebūtu slimojis. Ja cilvēkam, piemēram, ir kaut kāda problēma jau, ko viņš jūt, tad ir jāsaprot, lai tā problēma rastos, bija jāpaiet vairākiem gadiem. Tātad arī, lai to problēmu tagad tiktu no viņas vaļā, arī jāpaiet zināmam laikam. Jo sākumā, kad tās dražējas tu ēd, tu baro to šūnu, šūna rada jaunu šūnu, un ja pati šūna ir vesela, viņa radīs veselu šūnu. Ja tā šūna jau ir bojāta, tad kas būs nākošā šūna? Būs vēl vairāk bojāta, un tā gala rezultātā nekas labs nebūs. Bet dražējas barojot šūnas, taisa to šūnu veselāku, un tas prasa laiku. Internetā var atrast datus, cik katram orgānam ir vajadzīgs laiks, lai viņš atjaunotos. Visilgāk atjaunojās kauli, tie bija vairāki gadi. 12. Cik tur bija 7, 12, ja? Jā, un tāpēc tas ir normāli. Tas ir normāli, ka tev tās dražējas ir jādzer ilgāku laiku, nevis mēnesi padzer un pasaka, ka nestrādā. Cilvēki dzer citreiz 3 mēnešus, pusgadu, un viņam liekas, viņam nekas nepalīdz, ja? Bet, kad tu viņam sāc jautāt, bet kā tu pirms tam gulēji, kā tu pirms tam gāji uz tualeti, kā tev bija pirms tam, un tad cilvēks saprot, jā, viņš tagad daudz ātrāk aizmiega, viņam ir labs miegs, viņam ir normāli tualeti, viņš nesatraucās, viņš ir labā garstāvoklī, viņš no rīta pamostās jau enerģijas pilns, tātad dražējas strādā, viņas tikai pakāpeniski labojot visu, kas tev ir iekšā, galu rezultātā nonāks arī līdz tai traumētai kājai vai kam, vai ne, jo līdz tam ceļš jānoiet. Tieši tā, Sandriņa, jā. Un gribēju Vadaksam pačiksēt, Vadagas zināja par mūsu to Turcijas sūtījumu, un es saņēmu viņu uz jauno gadu, kā dāvanu, man liekas, jā, atveda manu, un tad man tāpēc ir pilns, un es esmu ļoti priecīga un mierīga, ka man ir, un lai, kā saka, aiz loga var vētras būt viss kaut kas, bet jā, ja man ir mūsu vitamīni reāli, kad es arī, man bērniņš saslima pagājušā nedēļa ar laringītu, bet kas man personīgi pašai tiešām bija liels prieks, kad viņam šī saslimšana, viņa uzreiz, es viņam rītīgi daudz devu arī melsu, es devu uzreiz pa 2 melsiem, viņš ir diezgan spēcīgs, bet, tā kā viņš ņem gan iekaisuma procesus un tūskas nost, bet arī attīra un limfu attīra un visādus parazītus, sēnītes un visu, jo bieži vien jau no kā veidojas aizlikts deguns un visādas saslimšanas. Tieši no tā, ka organisms ir piegānīts, kā saka, viņš ir, vai tas ir bakteriālā saslimšana, vai vīrusu saslimšana, vai sēnīšu saslimšana, tur ir visdažādākais, to mēs nezinām, bet man bija prieks tās, kad šī slimības gaita bija mierīga,
Ka nebija mammai, zini, sirmi mati, nekādas antibiotikas, paldies Dievam, mans bērns nav dzēris, es nezinu, cik gadus. Viņš, man liekas, vispārībā vienreiz, tad, kad viņš ar bronhiolītu 9 mēnešu vecumā saslima, tad slimnīcā, protams, deva antibiotikas. Bet vispārējais periods, ko mēs esam mājās ārstējušies, dakterējušies, paldies Dievam, esam iztikuši bez šādām stiprām zālēm kā antibiotikas. Vot, bet tā psihosomātika ir par velti, tikai jāzina. Tur es piekrītu, protams, kā arī daudzi saka, viss ir galvā. Bet labi, tad, kad tu jūties slikti, un tad, kad tev ir artrīts un spondilioartropātija vai citas problēmas, vai vairogdziedz arī mezgls, tad ir ļoti grūti domāt par to, ka viss ir galvā, ticiet man. Jo tad tu saproti, ka tev ir vīrs, tev ir 2 bērni, tev ir dzīvnieki, tev tauts, kas ir jādara, un lai tu sakārtotu savas domas tā, lai tev nebūtu panikas lēkmes, veģetīvā distonija, depresija, tā, kas bija man 2 gadi atpakaļ, tad man citreiz gribējās psihologiem iekrāmēt ar kaut ko, tad, kad viņi vienkārši saka, tev bērns slimo, jo viss nāk no ģimenes. Es domāju, bāc, mums ir saticīga ģimene, laimīga ģimene, paldies Dievam, mēs visi sveiki, dzīvi, veseli, visi laimīgi. Un tad likās, jā, ka mums vecākais, tu zini, Daniels, kad slimoja visu laiku katru 2 mēnesi ar plaušu karsoni un gulējām slimnīcā dēļ astmas. Un tad, kad ja man šādi pasaka, zini, periodiski kāds gudrs speciālists visu laiku, tikai tas, ka tas ir galvā, vai ka tas bērns nes no ģimenes, tad likās, ka Dievs, es zinu apkārt tādas ģimenes, kurām bērni, kaut vai tās ģimenes dzīvo zem pašas kritikas, ja, un liksies bērni neslimo, par ko tad tur vispār, tur citas diskusijas. Jā, dēļ skolas arī slimoja, jā, tas ir grūti. Viņa slimoja, tur jau tā lieta, kad bērniņš man iet bērndārzā, un viņš it kā gāja ar prieku uz bērndārzu, bet ņemot vērā to, ka visu laiku mainās pedagogi, skolotāji ļoti slimo, bērniņi slimo, un sanāk visu laiku viņu tā raustīt, jo viņam ir šie obligātais gads 2, kas ir 5-gadniekam, ja. Un dzīvesveids un uztvere, protams, bet tie, kas mani... Parunāsim, tagad mēs aizgājām atkal pa veselību, bet mēs jau nevienu nedakterējam. Mēs sākām vispār runāt par to, kā internetā vispār var pelnīt naudu. Mēs te sākām runāt par uzturbagātinātājiem, ja, kad it kā viņi ir tādi, vairāk tādīs partneru programmās, bet ir jau, piemēram, partneru programmas foršas, piemēram, tagad ir noteikti visi pazīst WhatsApp, vai ne? Visiem laikam WhatsApps ir, visi zina. Redziet, bet mēs visi WhatsAppu lietojam, bet WhatsApps par to mums nemaksā naudu. Vai ne? Bet būtu forši, ja viņš mums par to maksātu. Ir vēl tagad tāds jauns WhatsApps, jauns Messengers. Viņš tikai gadu vecs, viņš ir pavisam jauniņš, bet viņam jau ir gads. Ar viņu var sarakstīties, ar viņu arī var sazvanīties, tikai vēl ne visās valstīs, ja? Bet sarakstīties var jebkurā valstī. Un par to, ka tu viņu lieto, par to, ka viņš tev ir ielādēts telefonā, tu vari pelnīt kriptovalūtu. Viņiem ir sava monētiņa, kas pārdodās jau biržā, un tas, ka tev ir, piemēram, telefonā viņš ielādēts, tu vari ar viņu sarakstīties ar saviem draugiem, tev ik pēc 20 minūtēm ieskaita kādu kapeiciņu. Jo tev vairāk draugi ir, kas sarakstās un kas viņu izmanto, jo tev vairāk kapeiciņas. Pēc gada, pēc 2, kad tā kriptovalūta paliks dārgāka, arī tā monētiņa paliks dārgāka. Un jau tagad cilvēki labi ar viņu ir nopelnījuši, kas jau no paša sākuma sāk izmantot to messengeri. Tavs dēls arī viņu izmanto. Jā, un tur ir tikai 2-3 dienā jāuzspiež uz vienu podziņu, jāskatās, lai viņš visu laiku, tā podziņa visu laiku ir zaļa. Un tad tu redzi, ka tev tur kapeiciņas pil iekšā un superīgi. Un tas viss ir bez maksas. Protams, ja tu gribi tur vairāk kaut ko nopelnīt, tu vari arī tur nopirkt to monētiņu un iesteikot uz kādu laiku, lai tur vairāk tie procenti nāk.
Tā kā partneru programmas ir ne tikai uz uzturbagātinātājiem, bet ir arī ar kriptovalūtu saistītiem projektiem, ir arī ar Messengeri. Tāpat tās ir kriptorobots, kas var biržā strādāt tavā vietā. Tur arī ļoti laba partneru programma, piemēram, kam ir kāds liekas 1000 ielikt biržā, lai viņš tur strādā. Tā kā partneru programmas ir ļoti daudz un interesantas. Tev, Sandriņa, mazāk Ika jautā, kā to sauc? Viņu sauc Pandiņa, vai ne? Vai kā? Ne, tas Messengers? Jā. Panda. Panda, jā, viņas firmas zīme ir Pandiņa. Manā profilā ir Telegram chats, Telegram kanāls, kurā var ieiet iekšā un apskatīties tās visas partneru programmas. Un tad arī var man uzdot jautājumus, un es varu vairāk tad arī pastāstīt. Te TikTokā tik daudz pastāstīt nevar kā Telegramā. Tā kā droši nākat Telegram kanālā un jautājiet man tur. Jā, tāpēc, ir daudz interesantas iespējas. Jā, man jau tā arī bija viens pretīgais komentārs, bet es nometēju, jo negribu sev bojāt garstāvokli. Par ko viņš bija? Cik nopratu laikam par dražajām, vai es uzņemos kādu atbildību ārprāts, es tā uzņemos, ka maz neliekās, ka tur jau tā lieta, es esmu ārsti. Vai cilvēks aptiekā pērkot vitamīns, tur uzņemās kāds atbildību? Arī neviens neuzņemās, ko tu esi tur nopircis. Nē, protams, bet galvenais, kā es jau neesmu paspējusi visu izstāstīt, ka cilvēkam jau ir kaut kāds savs spriedums, bet tā jau ir katram sava izvēle, ko viņš grib vai negrib ticēt, bet tā īsumā es vienkārši atveru tie, kas zina, bet kas nezina, kad es jau visu laiku esmu ārstu uzraudzībā 2 gadu garumā un es nododu ik pēc 2-3 mēnešiem analīzes. Ārsti zina, ko es lietoju, es viņiem esmu rādījusi, pat ir dakteri paši prasījuši, lai es atstāju kādu, paskatīties, kur var palasīt, jo viņi, saku, ir pilnībā naturāli kopā 17 šādi te augu DNS dražējas. Un, kad tādā ziņā esmu ar mierīgo sirdi, ka es redzu, ka manas analīžu rezultāti ir vienkārši satriecoši, jāsaka, tādi, kādi viņi bija. Galvenais, kā tu pati jūties, vai ne? Tieši tā, un es arī saprotu, man nevienam nekas nav jāpierāda, vienkārši žēl, ka atnāk tādi, bez bildes, bez vārda uzvārda, atnāk, iemet savas 5 kapeikas un jūtās pēc tam laimīgi. Tie ir nelaimīgi cilvēki, viņiem vienkārši gribās parunāties, kaut kur izpļaut savu kaku gribās. Jā, tāpēc viņam jāpieslēdz TikTokā un lai redz godā un sejā, kā izskatās un lai pastāsta, jo, protams, saka, cilvēki ir tik dažādi, bet, katram savs un, tāpēc vienkārši es saprotu to, ka ir cilvēkiem jāzina. Protams, man priecē tas, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas jau sāk meklēt, vai ne, tu pati redzi. Jā, man arī kaka pakaļā, bet esmu autobusu aktu un nabadzīta, Jana. Jā, redziet, tas ir ļoti labi, ka ir tik daudz visādi piedāvājumu un katrs var atrast tas, kas viņu vairāk uzrunā. Tikai ir jāsaprot, ka tur tāpat tās būs visās kompānijās, visās partneru programmās, ja tu gribi pelnīt naudu, ir jādara viens un tas pats. Jāicina savus draugus, paziņas, jāstāsta par to produkciju. Galvenais, lai tas produkts patiktu tev pašam. Un ja tu pats viņu lieto un tev patīk, tad kāda problēma tev ar to dalīties? Man, piemēram, robotiņš tur strādā, tā valūta tur krīt augšā lejā, viņš tur cenšas kaut ko, bet es tur mācos, mums tur ir laba skola, laba komanda, kur ir bez maksas apmācība kriptovalūtā. Arī Messengerī mums ir ļoti laba komanda, kur arī notiek apmācības. Tā kā tu vienkārši paliec zinošāks, gudrāks, un tas ir superīgi. Tieši tā kā, ja kādām interesē tās manas programmas, tad lai droši seko man Telegram kanālā. Jā, mēs noteikti Sandriņu biežāk aicināšu sarunu un noteikti ar otru profilu. Es palūkšu, lai tiem, kam interesē, lai tiešām piesako Sandriņai, lai mēs varam, jo Sandriņai ir 2 profili un kad droši, lai piesako, jo ir daudz, ko var no tevīm iemācīties un uzzināt interesantu. Un, man arī liekas, galvenais, kā tu saki, lai tev pašam tas produkts patīk. Patīk, vēl viena lieta, bet galvenais, lai viņš tev palīdz.
Un kā saka, jā, tā, ka tev viņš palīdz, tad jau tev pat muti nevar aiztaisīt, tad tev gribas visiem pastāstīt, kā tu jūties. Un daudzi man ir bijuši, kas man jautā, Podziņ, ko tu visu laiku tādu smaidīgi, ko tu lieto? Es vienreiz rēcu, es reāli ierēcu, es teicu, es dražais, es dražais lietoju. Bet, nē, nu jā, nu katrs atrod savu un galvenais, lai viņam patīk. Jo es redzu, ka ļoti daudz pazīstamie arī, pieņemsim, ir atraduši viens, kas tur lupatiņas, jā, izplata kaut vai viens tur smāržas izplata, viens tur vēl kaut kādas citas lietas. Nu, un es tikai gribu cilvēkus iedrošināt un pateikt to, ka tiešām tīkla mārketinga kompānijās produkts ir, bieži vien viņš ir bambičiskīs. Nu, viņš ir ļoti labs, jo tu nedrīkstāt būt sūdi, jo tie sūdi ilgi nepastāvēs. Kā saka, nu līdz ar to tai precei ir jābūt kvalitatīvai. Labi, viņa varbūt ir dārgāka, bet līdz ar to, tāpēc, ka apakšā stāv šīs mārketinga modelis, kurā tu vari pelnīt arī naudu, ka tu vari visu apvienot, kā saka. Bet arī, kam es ieteiktu pievērst uzmanību, noteikti Sandriņa var man palabot, ja es kaut ko kļūdos nepareizi saku, bet kur galvenais cilvēkiem neuzķerties. Ir tādas kompānijas, pieņemsim, kas jums piedāvā ļoti lielu labu peļņu, bet uzreiz saka, jums nebūs ikmēneša maksājumi, jums nebūs reģistrācijas pirmā, ja tur tādas lietas, nav nekādi obligātie pirkumi, apmēram nav apmācības, nu, apmēram, ka tu gribi, tad tu sūti, tā kā mūsu veikalā, bet vienīgi arī ir atšķirība. Ja tu nāc savu produktiņu tīri, tad, protams, mēs vienreiz samaksājam 25 eiro. Mēs uzreiz ar to iegūstam, pa tiem 25 eiro mēs iegūstam savu interneta veikalu. Mēs iegūstam uzreiz 35 līdz 50% atlaidi visiem produktiem, kas ir tur tieši dražajā. Jā, tiem mēs iegūstam. Vēl ir, kā mēs līdzīgi kā Maksimā, ja šī punktu sistēma mums arī ir mūsu mīļajai kafijai, amerikāno rītīgi tāda foršā kafija. Viņi ir saldēti, grauzdēti, ļoti interesanti. Jā, nu jā, šitiem... Bet tu pastāsti, kāda mums superīga akcija tagad februārī ir. Jā. Nu, tieši jauniem cilvēkiem, kas tagad startē februārī, ir ļoti labi piedāvājumi 3 mēnešu garumā. Jā, ir cilvēki, jaunie cilvēki, kas izdomā pievienoties un pasūtīt savu produktu. Tad ir tā, ja viņš izdomā sev, viņš ir pievienoties, viņš pasūta savu produktu uz 200 eiro. Tad viņš iegūst 50% dāvanā, un viņam pat nav jāveic šī veikala 25 eiro tā kā apmaksa. Tu vienkārši jau uzreiz dabūni un arī savu dāvaniņu 50% atlaidē. Bet arī uz tevīm darbosies nākamā un aiznākamā mēneša akcija, kas būs tā, ja tu arī nākamā mēnesi izdomās sev pasūtīt kaut vai ar draugiem kopasūtījumu arī aptuveni 200 eiro vērtībā, tu jau saņemsi atpakaļ 100% dāvanā, varēs izvēlēties pats sev, kādas dražais tu vēlies. Un martā, tad sanāk, ne marts, aprīlis, tad, ja tu arī vēlies izmantot... Tas nav, ja tu vēlies, tas ir noteikti tad tie 3 mēneši. Tad tev tie 3 mēneši, katru mēnesi jāpērk par 200 eiro. Nē, nu, bet tu jau vari to neizmantot, bet vari izmantot. Tas vienkārši tev ir tā privilēģija, ja tu šajā mēnesī to esi uzsācis darīt, tu tad saņem tos 50, nākamā mēnesis 100 un aiznākamā mēnesis 150% dāvanā. Tas tikai strādās uz to, ja tu šobrīd izmanto šo akciju. Jā, bet arī, ja tu nākamā mēnesi, pieņemsim, šomēnes tu viņu izmanto un dabūni tos 50% arī veikalu bez maksas dabūni, ok, tu vari mierīgi nākamā mēnesi nesūtīt, tu arī vari. Tur cilvēks var izdomāt, jo te nav, kā saka, akmenī kalts, katrs izvēlas tas, kas viņam ir svarīgāk tā un mazāk. Ika saka, varat pateikt mājaslapas nosaukumu. Jā, mājaslapas nosaukums ir APL Go. Bet tu droši ar man privāti piesakot, un es tev privāti varu aizsūtīt interneta veikala lapu, un tu vari droši pasirot un paskatīties vispārībā, kas tas tāds ir. Piereģistrēties var tikai ar uzaicinājumu. Tāpat tā nevar piereģistrēties. Vajadzīgs ir kāds cilvēks, kas pēc tam tev palīdzēs, dos padomus un sekos, lai tev viss tur sanāk tā, kā vajag. Nu jā, jo ir citreiz gadījies tā, ka cilvēks kaut kur atrod YouTube'ā manu veikala adresīti, viņš labu gribēdams ir piereģistrējies, viņš arī var piereģistrēties, bet ja viņš neveic šo veikala apmaksu, līdz ar to es viņu nevaru ielikt binārā. Un, nu tā, bet viņš ir kā klients, viņš arī rādās, ka viņš ir klients un nekādu atbildību tā.
Kad cilvēks ar šo komerciju uzreiz nobloķē par acu atvēšanu, tad cilvēks ieliec bildi un ieraksta savu vārdu uzvārdu, tāpēc arī, lai aiziet pasēž uz sarkanā beņķīša. Jā, uzpeldēja atpakaļ tas tāds zaļais cilvēks. Vot, un... Vajag bloķēt, lai nepiemēslo. Nē, nu viņi jau zina, kā viņi jau uzreiz pasniedz to, ka ir cilvēkam kaut kas slēpjams, bet nav jau cilvēkam nekas slēpjams. Pajautā, un es tev atbildēšu, bet nē, cilvēks uzreiz nāk ar savām stulbībām. Vot, un sanāk tā, ka jā, kad ir bijis tā, ka cilvēks vienkārši, es pat nezinu, kur viņš atrada to manu mājaslapu, bet visdrīzāk Facebookā vai YouTube'ā viņš ir piereģistrējies, un es pati backoffice'ā redzu, kad ir piereģistrējies, bet ne līdz galam, bet pieņemsim, ok, tad ar to cilvēku visu viņš vienkārši neiegūst šo akciju, kāda ir mums, jo tā, ka mēs piereģistrējamies, mums ir akcija. Visu laiku mums ir tā atlaidīta, ne akcija, bet atlaidīta. Un tā, pieņemsim, ja cilvēks arī nolēmis šobrīd piereģistrēties, samaksāt šos 25 eiro, tas cilvēks, viņš neuzliek sevīm nekādu tādu atbildību, ka viņam tagad tik mēnesi obligāti kaut kas ir jāsūta. Viņš var būt arī kā parasts klients, kurš pērk ar atlaidīti, kad viņš grib, viņš pērk. Ja pusgada laikā tas cilvēks savā veikalā neko nepasūta, veikals vienkārši paliek neaktīvs un viss. Bet, nu, ja tu pēc kāda laika izdomā, ka tomēr ārprāts apstākļi ir mainījušies un es gribu, tu atkal apmaksā tos 25 eiro un jā, tev atkal tavs veikals ir aktīvs. Nu tā, tur ir tādas mazas niansītes, bet tas vienkārši parāda to, kad neuzliek nekādu tādu, kā saka, obligāto ikmēneša pirkumu maksas neuzliek. Tas nav tā. Jā. Ja jau cilvēks iet uz biznesu, protams, tur jau ir savas starta pakas, un tad jau ir aktivitāte, kas vismaz ir mēnesī 40 PV, kas sanāk 48 eiro. Bet man liekas, ka mēs priekš savas ģimenes tur pērkot tāpat tās sev dražaja, zobu pastas, kafiju vai brokastu putriņu, mēs iekļaujamies arī mierīgi tenīs summā, un jā, un tagad mums, pieņemsim, citi cilvēki iepērks mūsu veikalā, tur uzkrājas naudu. Mēs ar to naudu varam droši nopirkt arī sev taisīt šo aktivitāti, vai arī izvadīt vienalgu uz kuru savu bankas karti. Un kompānija izmaksā 4 reizes mēnesī. Tas ir forši. Tāpēc, jā, čau, Kristīnīt! Sen neredzētā. Vot, ienācām papļāpāt ar mammīti, pa dzīvi. Vot, pa pozitīvām lietām. Sorry, pirmī pienāca un man pazvanīja. Šoreiz arī, tagad nāk jauna kompānija iekšā no Amerikas, kas piedāvā ļoti izdevīgu partneru programmu. Ļoti daudz cilvēki reģistrējās, var arī bez maksas reģistrēties, un tur ir ļoti labi produkti, arī uzturbagātinātāji, gan omega-3, gan kalcijas magnīs, proteīns un zaļais pulvers, sarkanais pulvers. Un tādas cenas, kā parasti pie mums veikalā, kurā nav nekādi liekie uzcenojumi, kas ir, piemēram, tīkla veida mārketinga kompānijās, jo tā ir partneru programma, tas ir interneta veikals, tas nav tīkla mārketings, tur strādā pavisam pēc cita principa. Tā kā visu laiku nāk kaut kas jauns, un katrs mēs atrodam tas, kas mūs uzrunā. Un tā kā es pērku tāpatās aptiekā un citur, gan magniju, gan omega-3, nu, tad kāpēc neizmantot tādu interneta veikalu, kur tu vari vēl papildus pelnīt? Vai ne? Tur jau tā lieta, jo mēs tā pērkam, bet zins bija smieklīgākais vai bēdīgākais tanī laikā, kad es gāju pie ģimenes ārsta un viņai teicu, ka es jūtos slikti, ka man ir temperatūra. Un tā, kad es viņai prasīju, ko jūs man kā ģimenes ārsts ieteiktu, ko es varu palietot, lai es jūtos labāk. Un viņa man tā arī pateica, nu, tu vari aptiekā, bet viņi jau ir sintētiski. Es saku, labi, bet varbūt var iherbā pasūtīt, varbūt var, nu, es zinu, ka ir cilvēki, kas arī, nu, tā kā es zinu, ka tu sūtīji, tu biji atradusi, ka ir tāds iherbs, un es zinu, ka ir ļoti daudzi, kas tu izrādās tur sūtīja, jo tomēr tur ir kvalitatīvāki, pieņemsim, tie paši uzturu bagātinātāju vitamīni, bet ir arī, redzi, citas. Nu, labi, es zinu, ar Jānvejam to pašu dzelzi, tā, ka man bija anēmija, es arī viņu sūtīju, nu, no citām vietām, un no otras puses liekas tik dīvaini. Mums ir kā aptieka, ir katrā galā, katrā stūrī, bet, lai mēs iegūtu no viņas, nu, tos labākos produktus, kas mums reāli palīdz, nevis tikai noremdina simptomus. Nu, bet ir tā cilvēki meklē, kamēr atrod, cits izmanto sendienu metodes,
Kristīnīt, es nezinu, man jāpadomā, es tev pēc tam privāti uzrakstīšu, ja? Jā, pa koncertiņu 9 vakarā svētdien koncerts. Atgādinu visiem 4, kas klausās. Jā, un tā ir tā atšķirība, jā, kad atrast katram vajag savu. Jo es atceros, aptiekas man vēl mētājās kaut kur vesela plasmasu kaste, kuras bija sūtījis visdažādākos vitamīnus, uzturbagātinātājus. Ir pat, kurus es neesmu atvērusi, jo citiem vienkārši ir šī tāda tablete un reāli man ir bail aizrīties, jo ir gadījies, ka tu dzer. Iedomājies, ja tev dienā sulfazolīna kaut kāds 9 vai 6 tabletes bija jāizdzer gadu no vietas, tev vienkārši par to nāk vēmiens. Paldies, Kristīnī! Jā, tad es tev pēc tam privāti uzrakstīšu un paldies tev par Es vienreiz ar tādu tableti gan aizrījos. Domāju, ārprāts. Domāju, gals klāt, jau domāju, griezīšu sev kaklu pušu, lai var elpot. Tā bija kaut kāda tableta, es nezinu, vai tā bija no Amway vai no kaut kādas citas kompānijas. Jā, nē, Kristīnīt saka, es skrienu pa darbiņiem, labi, jā, bet tu atceros, tu stāstījies, tur vienkārši šokā bija, es nezinu. Tā bija tāda tablete, kas ūdenī uzbriest, un es viņu riju, un viņa man iesprūda kaklā, un es tagad ūdeni dzeru, lai dabūtu viņu lejā, un viņa neiet, es tik jūtu, ka man paliek smagāk, un es domāju, ārprāts, ko lai es tagad daru? Labi, ka man bija vidējā meita mājās, Everita. Tad viņa teica, uzēd rupmaizi. Nu, tad man rupmaizi palīdzēja. Tas bija šausmas. Man ir šitā gadījies, jā, kad reāli rupmaizīte labi, ka mājās ir, jo, ja tiešām nedod Dievs kaut kāds, kaut kas, labi, tur arī jābūt uzmanīgam, bet, tāda tablete, kas pams, es vienkārši būtu panikā, reāli es būtu tādā panikā. Es jau biju gandrīz panikā, es saku, biju gatava gandrīz kaut ko darīt, kā filmās rāda, ka te kaut ko tur pildspalvu iedzen iekšā, lai gaiss sāk nākt. Labi, ka bija Everita mājās. Jā, tas ir tev tiešām paveicās, jo es nezinu, es laikam aizietu ar sirdi, ne ar to tableti. Saka, es ar sirdi vēl pierreiz aizietu. Un tie mati šodien vienmēr, kad izmazgāt, viņi stāv tā kā vispār. Man arī kā izmazgāti, bet. Jā, bet traucēja, man nepatīk, ka klausījos vienu interesantu, vai laikam viņš bija frizieris. Viņš teica, kāpēc meitenes audzē garus matus? Viņas audzē garus matus, un pēc tam viņi tos matus sataisa vai nu zirgastē, vai sapina bizē. Tu labāk, laikam, jāgriež īsi mati, tāpat tās īsi visu laiku. Jā, Reku Daiga Rošāne raksta pareizi, sveikiņi, es zinu, kad rupmaize palīdz jāsaka, kaklā ieduras precīzi. Man arī ir bijis tā, ka tu ēdi, it kā visu dziltiņu tu nopērc bez asakām, un tāpat ēdi prātīgi, un tu sāc viņu, ēd, un jūti, kad viņa tieši tā gareniski. Es pilnīgi riju vienmēr tās sieklas, bet arī vienmēr tā ģemu rupmaizīti, tas bet, tāpēc arī tās zivis īsti negribas pirkt. Reāli, negribas, jo tu it kā pēc tīru, bet rupmaizīte svēta lieta, godavāts, labi izdomāta maizīte. Kā tāda pirstīte, tāda, jā. Par kādu tēmu mēs vēl parunāsim? Mēs bišķiņi varam parunāt, un tam man jau vajadzēs drīz jāiet, jāskatās, kas ir tanī klasē. Jā. Mēs vispār palaidām garām to brīnumu minūti. Šodien lasīju viena pazīstamā numeroloģe, kurai es arī jau sekoju 10 gadus. Viņu sauc Pravģina. Viņai daudz grāmatas ir, un viņa raksta interesantas lietas par feng shui, par numeroloģiju. Un šodien es Instagramā izlasīju viņas rakstu, kur viņa rakstīja, ka šodien ir cik tur bija 3 vai 4 minūtes, ir tās brīnum minūtes. Tagad mēs nokavējām, kas bija 2:02, un pēdējā tagad būs 10:02. Kad tas pēc numeroloģijas sanāk, ka tie cipari ir 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 3. Un tā minūte 22:02. Tā minūte jāpavada ir meditācijā. Jāiedomājās savs mērķis, savs sapnis, un minūti jāpasēž mierīgi sapņojot. Varbūt tās kāds grib izmantot.
Jā, bet pagamāmī tagad vakarā tad arī būs, jā, 22. 10:02. Jo sanāk 22:02. Tā būs pēdējā minūte. Divas jau mēs nokavējām. Nu, nekas, labi, ka ir vēl iespēja, jo es zinu, varbūt ir cilvēki, kas raksta vai neraksta, vai arī Daigi raksta, ko lieto Kristīna, ļoti spīd seja. Man lampa virsū spīd. Bet nē, es lietoju krēmiņu un es lietoju to nālo bišķiņu. Nu jā, bet nē, te jau ir bišķiņi jāsaka godīgi mazais filtriņš, jo sādāk man tāda pumpa uzmetās šodien, un es, te ir tāds, kas tas bija, ko rādīja? Es rādīju šito foršumiņu, tas ir beauty, tas ir domāts tieši nagiem, ragiem, matiem, ādai. Tas ir skaistums no iekšpuses. Skaistums no iekšienes, jā, jo mums ir arī tādi beauty. Viņa ir luksus klases ārstnieciskā kosmētika, kas nav testēta uz dzīvniekiem, kur ir pilnībā naturāla. Ir arī kosmētika, kur ir pieniņš, eliksīrs, toniks, ir dekoltē krēms. To es īstenībā vakar arī pēc dušas esmu dekoltē krēms. Viņš tāds biezāks ir, es smērēju sejas, jo man vienkārši, jā. Nu, šitiem cenas ir tā laba dieniņa visiem, jā. Šīm cena bija, samalot vai nu 48 eiro vai 60. 80 eiro. 80 eiro, bet tur ir jāskatās, zini kā, kad es viņus visus sūtu, es atzīšos. Es viņus sūtu tad, kad ir mums šādi te promotioni, akcijas saucamās, jo tad sanākot, redzi, kā es it kā uztaisu uz tās konkrētās summas uz 100 vai 200, 300 eiro, es savācu ko pasūtījumu. Citreiz es viena pati vienkārši sev viņu taisu, bet ir bijis tā, ka es zinu, ka man draudzene grib slaidiņu, otrai vai kaisiņu, vienai vai kaltiņu, nu pieņemsim. Un es savācu to visu, ko pasūtījumu, mierīgi izlaižu caur savu veikalu ar savu atlaidīti. Es, protams, draugiem iedodu arī pa savu atlaižu cenu un nesen tāvo, kā saka, neņemu pa virsu. Un, jā, un vienkārši tad, kad ir šī akcija, kad 100% es saņemu vai 150 vai pat 200%, pēdējo reizi bija 200%, un tad es izmantoju tā kārtīgi, ka, jā, 200% bija dāvanā, un es sev vienkārši ieguvu vairāk produktu, kuru lietot, jo es jau saku, atnācu uz veselību, un man ir svarīgi ģimenes veselība un sava veselība. Un tā, jā, bet ir kādas tās akcijas, kad ir tie 200%, tad, kad tu, piemēram, pēc biznesa paku pa 1800, jā, vai pa 3000, tad iedomājies 200%, tātad tu dabūni dāvanā vēl uz 6000. Tad tev ir gadu, ko ģimenei sūkāt. Super. Jā, bet zini kā atkal mamīte saka, kad redz arī kā Agritiņa teica, kad es jau arī gāju, es sūtīju 3000, jā, un sanāca tā, ka viņa saka, var jau likties, kad tev tā produkta būs daudz, ja tur atnāk kaste un tev tur 10 relaksi, 10 alti, 10 beauty vai 10, nu tā mēram produkti, bet viņa saka, tur jau tā lietiņa, kad tu sāc viņus intensīvi lietot, jūs esat 4 ģimenes locekļi, es vīram sastādīju tā kā viņa grafikas, ko viņam palietot, jo viņam redzīta bišķiņ tur vai ko tur to pašu breinu, kas ir smadzenēm, neironiem, galvai un miegam. Tāpat relaksiņš un altiņš, lai arī miegs labāk nāk, tad ir stops un slaids, ir, ko es artrītam lietoju, pieņemsim, nu bez tā es nekur, kā saka. Man jau arī tūlītās beigsies, man jau arī sanāca tur uz to lielo atlaidi daudz paņemt, un man palikusi jau maza kastīte, jau tūlītās drīz jau sāks beigties. Jā, jo Reku arī saka, cik maksā, un tā vienu mēnesi lieto vai vairākus. Tur tā lieta, Daiga, viss ir atkarīgs, ja tev nav nekādu sūdzību tādu, tikai profilaktiski tu gribi, tad tu droši vari lietot, pieņemsim, ir kopā te iekšā, es tev parādīšu šitas smukais happy, te ir iekšā 30 dražejas, 2 šādas te loksnītes, un tu vienu dražeju dienā mierīgi paliec zem mēles, jā, ka tev ir ērtāk. It kā ir arī ārsta rekomendācijas pulkstenis, kuri augi, kurā laikā labāk iedarbojās, bet es teikšu godīgi, es personīgi tenības pulkstenī baigi vairs neskatos, jo man arī bija sākumā pirmais plāns, bija ļoti tāds diezgan strikts, no rīta tukšā dušā alts, pēc tam bija aisiņš pēc brokastīm, tad man bija slaidiņš un stopiņš, tad normas, kas ir domāts cukuru līmenim asinīs, kas normalizē, mēls pret parazītu un tā. Pret idiotismu nav uzturbagātinātāju piedod, Robert, nu nav, es ceru, ka būs. Vajadzētu izdomāt, tur es tā piekrītu. Nē, bet vajadzētu.
Tagad jaunākais, Interesanti, kāds būs tagad tas jaunais produkts, ko mēs gaidām, kas ir tas ir nu, pret motivēšanai. svaru. Pret svaru. Jā, es zinu, ka daudzi ļoti, ļoti gaida, un es zinu, ka kompānijas paša pārstāvja, arī pats prezidents, pats lietoja šo produktu pakluso kā tādu testa versijā, un īsnībā tie, kas bija klātienē Moldovā un brauc uz Bulgāriju, viņi saka, viņi bija šokā. Viņi bija šokā, bet nu tiešām tur jau tu nevari zināt, vai tiešām man arī liekas, man liekas dīvaini, kā lietojot saldu, ja dražēju, pieņemsim, labi, daudziem jau arī brīnās, kā var noņemt muguras sāpes, vai kā var noņemt depresiju vai panikas lēkmes, ja, bet tas strādā. Bet no otras puses, ja es padomātu, kā vat svars, nu mums redzēja kolēģīte, viņa vispār nometa 15 kg svaru, lietojot dražējas, kuras ir saldas viņas ir. Jā, nu, mums jau arī tagad marafons iet 3 mēnešus, taisn arī uz končām, kur mums vada gan dakteris, gan krāsu terapeits. Tā kā ar končām arī var pie svara strādāt. Nē, nu var, vienkārši es saku, mans mērķis sākotnēji tāds nebija, jo, redzi, man arī reumatoloģija un visi arī pārējie ārsti teica, ka šobrīd tev prioritāte ir veselība. Viņa saka, neskaties uz svaru, jo sākotnēji, redzi, viņi man izrakstīja gan hormonus un visādas citas lietas, un līdz ar to man vispār tur visu vairogdziedzers izsitās no līdzsvara. Bet labi, par to nav stāsts. Stāsts ir par to, ka jā, kad vismaz no vairogdziedzera problēmām es tiku vaļā un muguras sāpēm arī tiku vaļā, jā. Bet svaram tas būtu interesants. Es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas viņu gaida, nepacietīgi gaida. Tā ir, ka preparāts pret svaru. Preparāts pret karu nav. Nu, beidz, Robert. Man nevajag preparātu pret svaru, dodiet man pret karu. Tu varētu dzēju rakstīt, ja būtu, tad tev arī iedotu. Bet, nu, piedod, nav. Kā saka, nav nekāda panacēja. Tā, un neko arī Daigi jautā, vai viņus var nopirkt aptiekā vai tikai pie tevis. Viņus var nopirkt pie manis, pasūtīt vai no kādiem citiem kompānijas pārstāvjiem, sadarbības partneriem. Aptiekās viņus nevar nopirkt. Jā, un tas ir ļoti labi. Var pieregistrēties bez maksas savā veikalā un tad arī pats savā veikalā pirkt. Arī, jā, vienkārši, jā, kad apmaksā to 25 eiro vienreiz apmaksāta, līdz ar to tu iegūst uzreiz sev šo vairumtirgotāju cenu, kāda arī ir man, ka es sev pati sūtīju, lai es varētu sev sūtīt vairāk un lētāk. Tur ir liela atšķirība. Jā, tu iegūsti akcijas, tu iegūsti bezmaksas apmācību, tu iegūsti dažādus čatus, kur ir ārsti dalās pieredzē, cilvēki dalās pieredzē. Tu iegūsti daudz ko vēl klāt pie tā, ka tev ir tagad savs veikals. Tu tiec pie interesantiem cilvēkiem, pozitīviem. Jā, tas ir tādā ziņā ļoti, ļoti motivējoši, jo es saku, tās nodarbības atkal citreiz liekas, viņas ir katru dienu, un galvenais ir labi, ja cilvēks saprot krievu valodu, jo mums ir ļoti daudz partneri no Ukrainas, bet, protams, viņi komunicē krievu valodā, un mēs ejam un klausamies un mācamies, un informācija ir, es nezinu, to pat nenosaukt zelta vērtē. Nu, tas ir daudz, daudz svarīgāk, jo tie mediķi, kas mums ir, viņi skatās uz cilvēku kā kopumu. Viņi māk izskaidrot, ja tev, pieņemsim, ir tāds simptoms, kāpēc tev, pieņemsim, ir tā un tā, vai ko darīt, ja tev nestrādā tas, vai ir tas un tas. Labi, tas atkal ir cits stāsts, un kā es teicu, es sākotnēji pati arī nepareizi darīju. Es pati pieregistrējos, pati sev lietoju, man bija rezultāti, un es labu gribēdama cilvēkiem, var teikt, sāku stulbi nodarboties ar cilvēku ārstēšanu. Un es teicu, tas ir tas, ko es negribu darīt. Tā ir ļoti, nevis tas, ka tā ir atbildība. Atbildība viņa tāpat mēs katrs nesam par savu veselību atbildību, bet es jau nevaru, kā saka, cilvēkam pareģot, ka tev, tā kā man svilšana, artrīta svilšana, kas man bija pirkstiem, man pārgāja pēc 2 nedēļām, 3, un tā arī nebija atgriezusies. Bet tas, vai tieši tev būs 2 nedēļās, es to nevaru, jo mēs, solīt, jo mēs katrs esam unikāls, ja? Jā, tāpēc ir citreiz, es sakot ar to pašu, redzi, kā Inga vakar dalījās, ja? Ka viņai bija vemšana, slikta dūša. Jā, ka viņai bija slikta dūša un vemšana, bet redzi, viņa tika... Es nezinu, cik šī te. Un, jā, paldies, Daiga. Kad sanāca tā... Mēs tu līdz zeķīti pabeigsim. Ko? To nevajag, tā ir ļauna spēle. Jā, un tad sanāca...
Un tad sanāca tā, ka redzi, ka viņa arī dalījās par to, ka viņai vakarā bija slikti, bija vemšana un tā tālāk, un kuņģis arī laikam apstājās, vai viņa domāja, ka viņa dabūja kādu vīrusu, jo viņai bija 37,2, 373 tāda, riebīgā tā iekaisumiņa temperatūra vai vīrusu temperatūra. Bet viņa ātri tika ar viņu galā. Man sanāca tā, ka visu pagājušo nedēļu, diemžēl, man arī laikam es dabūju kaut kādu vīrusu, kur pirmdiena man sākās ar vemšanu. Pēc tam visu atlikusī nedēļa bija vienkārši draudzēšanās ar VC, un līdz ar to, bet kur man bija prieks. Un tiešām, par ko es domāju, šodien vakarā arī Zoomiņā noteikti arī dalīšos, bija par to, ka man mājās bija enterols, oglīte vēl ir, un es vēl domāju, vai tur ir smekta vai nav, ja kas, lai drošības labad stāv, jo iedomājies, cik dienas ilgi var būt slikti. Un pieņemsim tas, kad es atkal nevienu no tām visām zālēm ķīmiskām es nedzēru. Es gribēju redzēt organismus, kā viņš pats, es linu sēklu tur uztaisīju, tā kā padzēros citronu ūdeni dzēru, bet, tas, kad es redzēju, ka jau ceturtdienu, piekdienu ar manīm visdabīgā veidā viss bija kārtībā. Kad es jau domāju, ja kas zvanīšu dakterei, teikšu, jo man otra dakterīte saka, ka no tām zālēm tas nevarētu būt. Jā, un tāpēc tu ej domā, vai tas ir kaut kāds rotinieks, vai tas ir kas, bet kā mēs paši tiekam ar visādām šīm situācijām galā. Vai mēs uzreiz skrienam pie ārsta un uzreiz, lai raksta kaut kādas smektiņas, nesmektiņas vai visādus, es pat nezinu tos. Viss kaut ko tādu, ka tā, tās nav man. Varbūt tās tad beigsim šodien runāt, jau tā mēs esam tik daudz jau izrunājušies. Protams, jā, mamīt, man vēl arī jāiet jāuztaisa ēst, jāizdomā, ko vispār pusdienās taisīt. Man īsti nav idejas. Tad varam atkal sarunāt rītā kaut ko parunāties. Jeb kādu citu dienu. Jā, man rītā jāieskan ir līdz ogrei, jāpaņem ir zīme mazajiem susuriņam, jā, bet, mierīgi es domāju, ka mēs, ka es būšu atpakaļ, tad es tev uzvanīšu, un tad mēs varam sarunāt, un varbūt cilvēkiem būs interesanti, un viņi gribēs kaut ko vēl uzzināt, un kaut ko pajautāt. Jā. Labi, tad beigsim laikam. Esam nebiju runājusi. Mamīt, mēs esam mierīgi pagaidīt 2-25 minūtes. Labi, tas batlīdž tur vienkārši tas tā. Vai mēs varam atvadīties? Cik tev online cilvēciņi ir? Es nezinu, kur man jāskatās. Augšā tev rādīsies bumbiņas, vai ir cilvēciņi, vai nav krāsaini. Man rādās 5, šobrīd ir diezgan maz. Es neesmu no Rīgas, es no Rīgas rajona. Rajončiks, labi, es agrāk dzīvoju Brasā, Pļaviniekos. Un cilvēkiem, ja viņiem interesē tie projekti, par ko es stāstīju, par kriptovalūtu, par messengeri, par turismu, tad, lai cilvēki nāk pie manis profilā, tur ir tas te links uz Telegram čatu, tur var paskatīties visu informāciju un dabūt mani rokās un uzdot jautājumus. Tieši tā, tiem, kam patīk visādas šitās te, piedošanu, kam patīk kripto vai visādi robotiņi, jā, bet kam interesē atkal dražiņas, droši savā veselībiņa, droši, bet labi, es zinu, Sandriņa arī lieto, mēs viņas visu lietojam, visi ģimeni. Bet, jā, tāpēc droši. Cerams, bija kaut kas noderīgs, varbūt kaut ko jaunu uzzinājāt, un izdomāsim par kādu tēmu rītā pastāstīt. Jā, izdomā. Varbūt jums ir kādas idejas, kas jums būtu liktos interesants. Jā, kā mēs esam vispusīgi cilvēki, mēs varam parunāt par dažādām tēmām. Jā, atvērti diskusijām. Jā. Vakar Everita man te rakstīja, interesējās par kādu krēmu, ja kaut kur kaut kā. Tad es aizsūtīju, lai uzvāra pati. Nē, ir, jā, tu teici, jā, tas atkal tām, kurām vajadzīgi tur uz grūdu, vispārībā. Nē, tas ir vienalga, es arī pati sev gribēju pamēģināt. Tur bija gan kafijas, gan ķiploka, gan kartupeļu burkānu, tā kā ļoti interesanti, kur tu pats uztaisi kremu, un nemaz nav jāpērk. Tur var pielikt klāt to, ko tu gribi, kādas eļiņas, kādus aloe vera un vēl ko tu gribi, tā kā vajag izmēģināt. Jā, pēc tam mamī tikai galvenais nelikt ar ķiploku, jo vīrs vienkārši aizlaidīsies. Nē, pārīts ķiploks, viņš nemaz nesmaržo vairāk pēc ķiploka. Viņš pat negaršo pēc ķiploka. Es te cepu ķiploka maizes mikroviņu krāsnī, un tos ķiploks vispār nemaz nejūt. Tā kā viņi maina savu struktūru pavisam.
Nē, nu tas ir, jā, bet redz, ar sīpoliem bija interesanti. Es redzēju, ir arī TikTokā viena tāda tantīte, sieviete no Amerikas, bet viņa ļoti daudz dziedina cilvēkus ar sīpoliem, un es ļoti interesanti skatījos, kā viņa arī dara. Ja bērniņi apslimst vai pats apslimst, pats pirmais vakarā, jā, kad tu ej gulēt, uz pēdiņām arī uzliek šīs sīpolu šķēlītes, vai paņem pārgriež sīpolu, izgreb vidiņu, ieliek medu, iespiež iekšā un ieliek leduskapī. Un pēc tam ņem pa karotītē, jā, un tas arī ļoti labi palīdz bronhiem un klepumu un tā tālāk. Es jums jau arī kādreiz taisīju tādu. Es atceros, jā, tu tikai taisīji ar cukuriņu, jā, kad, jā, tu taisīji ar cukuru, bet jāredz, ka var taisīt gan, un galvenais, ka tā alternatīvas, galvenais cilvēkiem saprast to, ka var visdažādākos veidos sev palīdzēt, neskriet uzreiz tiešām pie ārsta vai nedod Dievs uz slimnīcu. Nedodies. Man arī vakar Normans stāstīja, kā viņam iedomājas, viņš aizbrauc pie vienas sievietes, kur viņš visu laiku brauca pie viņas, nu tā kā veda mašīnu, un visu laiku vīrs nāca pretī. Šoreiz viņa saka, nav, viņa saka, Normans saka, kur vīrs? Viņš saka, nomira, pagājušajā nedēļā nomira. Viņš saka, kā tā? Viņš saka, viņam sāpēja vēders, viņu aizveda uz slimnīcu, un jā, viņš nākamajā dienā nomira, un tur it kā saķēra Covid, un tad es padomāju, what tā? Piedošanu, bet tas, ka citreiz tiešām tev ir ļoti jāpiedomā ar kādām sūdzībām, cik ļoti tu pats vari tikt galā, vai arī tev ir uzreiz trauksme un tu uzreiz skrien steidzies uz slimnīcu. Es laikam, man liekas, es līdz pēdējiem tur man liekas nomocītos, un tad ir tikai zvans draugam help! Un ļoti tā vēl izvērtētu. Ļoti izvērtētu. Darītu mājās visu, ko var izdarīt, un tikai, kad tu jau jūti, kad nē, tad tiešām meklēt ļoti gādīgas ārsta rociņas. Jo ir arī labi ārsti, ir godprātīgi ārsti, tikai galvenais viņi jāatrod. Tā kā to mēs arī beigsim uz tādas labas notis. Tieši tā, novēlu katram atrast savu dakteri. Savu dakteri. Jā, nu skaidrs, labi, mīļie draugi, lai jums ir ritīgi ražīga šī diena. Galvenais ir veselība un sargājiet viens otru. Un jā, līdz rītdienai vai vēlākam, nezinu, vai šodien vēl ienākšu. Vai visdrīzāk, jā, līdz rītdienai, kad mēs arī ar Sandriņu tiksimies un usitīsim kādu klaču. Būs jāpaņem tēja vai kafija, lai ir silti, savādāk es te nosalu runājot. Paldies, bēgu citu. Jā, es arī vienmēr ņemu kafiju, bet man tagad ir ūdens blakus, bet es domāju, labi, es te tā bezkaunīgi pudeli necilāšu, labi, kad viss kārtībā. Labi, slēdzies ārā. Jā, labi. Tad tu zini, kā augšā izslēgt augšā ar to bumbulīti, ja? Jā, labi, jā, tā. Labi, tā.